Man ir tas gods palīdzēt savai tautai. Un es nešķiroju cilvēks pēc tautības, pēc izglītības. Nevienu nešķiroju, jo tā mēs nedrīkstam darīt, jo Dievs to nav ļāvis nevienam cilvēkam darīt. Bet vēsture rāda kaut ko pavisam citu. Tā nevarēs pasaule eksistēt tālāk, ka kāda neliela daļiņa sev pacer pār pa citiem un iedomājas, ka drīkst visu. Nedrīkst gan. Un mūsu valstī arī. Pavisam vienkārši. Kas mums rakstīts Saeimā? Likuma priekšā viss ir vienādi. Nu tad tā, lai arī būtu. Jā. Vai vajag Saeimas deputātiem imunitāti? Es uzskatu, ka nevajag, jo viņi sēž ēkā, kur rakstīts likuma priekšā viss ir vienādi. Un katram par saviem darbiem un nedarbiem ir jāatbild. Likuma priekšā viss ir vienādi. Vēl ir tie valsts likumi, un tos gan būs jāapkopo tā precīzāk un konkrētāk, nevis tā, kā var cilpot, kā nu grib. Nu jā, ko tad tie advokāti darīs? Paliks bez maizes. Nu, maize jau būs, tik varbūt tā sviesta kārta būs ne tāda. Jā, katram ir jāsaņem pēc nopelniem. Tas ir arī visuma likums. Bet tas nozīmē, ka mums ir jāievēro arī pašiem, jebkuram. Latviešiem ir viens ļoti labs teikums. Nedar otram to, ko tu negribi, lai darītu tev. Nu pie tā arī turpmāk lūdzu pieturēsimies. Pandēmija mūs mācīja, ka nav jāskrien nekur, ka nevajag tos burziņus, kad vajag ģimenei pievērst lielāku uzmanību, kad nav lielāka vērtība par ģimeni, un es teikšu, liela vērtība ir labi draugi. Bet arī šodien draudzēties liela daļa neprot, un bērni kopē pieaugušos, kad viens ir tas, kas nosaka noteikumus. Un ja tu nedarīsi, kā es teikšu, saka bērndārznieks, es tevi neaicināšu uz dzimšanas dienu. Tā ir draudzība? Nē. Nav gan. Draugs ir īstā brīdī blakām. Draugs ir tas, kas tevi saprot un kas sajūt tevi. Tātad attīstīsim savas sajūtas. Šī ir vieta, kur pulcējās radniecīgās dvēseles. Nu tad lūdzu, ļaujoties jūtām, jo šobrīd asinssaites neko daudz nenozīmē, bet dvēseliskās saites ir pašas svarīgākās. Jūs teiksiet, pasaule paliek traka. Nē, viņa tāda ir bijusi visu laiku. Tikai šobrīd patiesību vairs nevar noslēpt, un paldies Dievam. Šitā tas arī bija. Tikai varen daudz melu, izlikšanās, un vēl jau, protams, tiem cilvēkiem, kam patīk melos klausīties, jo viņš sevi tā mierina, ka viss ir kārtībā, lai gan nekas nav kārtībā. Nu, to sauc par muļķu mierinājumu. Jā, skarbi vārdi, bet tā ir patiesība. Ja jūs redzat kādu bērniņu ar tukšu vēderu, iedodiet viņam maizīti. Ja jūs dzirdat, kad aiz sienas kādam bērnam der pāri, neklusējiet. Bērni ir mūsu nākotne. Viņi dzimst arvien mazāk. Tad tie, kas mums ir, par tiem mums visiem kopā būs jāparūpējās. Un es zinu, ka mēs to darīsim. Un nav svarīgi, kāda tautība šim bērniņam. Svarīgi, ka šeit ir viņa mājas un šeit ir viņa dzimtene. Mūsu kopīgā dzimtene. Un tas ir nopietni. Mūsu kopīgā dzimtene. Un neklausieties tajos nacionalistiski noskaņotajos cilvēkos. Pirmā vietā būsim patrioti. Un lielākā daļa mēs esam, un pārējiem būs jāiemācās. Priecīgus svētkus!